Labdien, visi mani dzird. Varat čatiņā uzrakstīt, vai jūs dzirdat un redzat. Čats. Ok, brīnišķīgi. Tad šodien mūsu tēma, labdien, Marek, šodien mūsu tēma būs lauktranzistoru loģiskie slēgumi. Iepriekšējā nodarbībā mēs apskatījāmies, no kā tas lauktranzistors ir taisīts. Tur ir PN pārējas un ar elektrostatisko lauku tiek uztaisīts kanāls un tranzistors sāk vadīt elektrību. Un, ja spriegums starp gate un bulk tiek noņemts, tad viņš beidz vadīt elektrību un kļūst par augstas pretestības savienojumu. Nu, lūk, mums ir P un N lauktranzistori. Un tad šodien mēs apskatīsim tādu tēmu, kas ir ar nosaukumu CMOS tehnoloģija, respektīvi, kā no lauktranzistoriem tiek taisīti loģisko elementu slēgumi. Tā, tagad es dalīšos ar savu ekrānu, piemēram, screen share. Ok, tātad lauktranzistori. Mums ir divi veidi lauktranzistori, P un N lauktranzistori, un es ātri uzzīmēšu, tad, kā katrs no viņiem izskatās. Tad N kanāls, N channel. Ir gate, tad ir drain, bulk un source. Source vienmēr savienots ar bulk iekšā. Un drain uz augšu. Šitāds te. Un bultiņa ir no P substrāta uz N kanālu, tātad uz šito pusi. Tas mums būs tāds N kanāla lauktranzistors. Un viņus vienmēr slēdz apakšējā plecā, jeb šo kājiņu pie zemes. Šeit G. Varbūt tās ir tekstūli. Un otrs mums ir P kanāla lauktranzistors. P. Un viņiem ir tas pats gate. Bulks ir pieslēgts pie source, bet source šajā gadījumā ir pie barošanas, un drain ir uz leju, un no P kanāla uz N substrāta bultiņa tad šādā virzienā uz leju. Un viņiem, protams, ir arī izveidojas automātiski PN pāreja no bulk uz drain, tātad šitādā virzienā vēl iet arī diode, kuru nevajag aizmirst par viņas eksistenci. Tāpēc lauktranzistors nevar slēgt kājām gaisā. No kanāls veidojās tā, ka viņš vada strāvu uz abām pusēm. Gan no drain uz source, gan no source uz drain viņš var vadīt, bet diodi tur ir vienā virzienā konkrētajā. Nu, lūk, šādi te. Tagadiņ mums vajadzētu kaut ko ar tiem lauktranzistoriem iesākt, un ir tā, ka 1950. gados, kad tie lauktranzistori tika atklāti, tad bija tādi gudri cilvēki, kuri, nezinu, vai nejauši vai speciāli, bet izdomāja dažādus lauktranzistoru slēgumus, kuri dara kaut kādas lietiņas, kas saistītas ar skaitļošanu. Tā, un šitas būs VCC. Nu, īstenībā CC varbūt ir vecs nosaukums. VCC nāk no laikiem, kad barošanas augšējā daļā slēdza kolektoru. Man liekas, tas VCC ir kolektors strāvis, kolektors sprieguma apzīmējums un tā tālāk. Bet mūsdienās ar VCC joprojām apzīmē to schēmas barošanas sprieguma VCC. Un to mīnusu dažreiz apzīmē ar VDD no drain. Bet nu labi, mēs izmantosim tādas apzīmējumus ground zeme un VCC barošana. Un grounds
bieži tiek apzīmēts vienkārši ar līniju, tādu horizontālu. Nu, lūk. Un tad cilvēki izdomāja kaut kādu iemeslu dēļ. Tos tranzistorus saslēgt dažādos slēgumos, kuri pēc tam izrādījās ļoti, ļoti noderīgi. Piemēram, apskatīšos. Jā. Vispirms apstīsimies tos slēgumus, un tad izprātosim, kam viņi noder. Teiksim, lauktranzistorus var saslēgt sekojošā veidā. Mums būs, teiksim, augšējā daļā, šitā mēs jums atstāsim. Mēs varam paņemt divus lauktranzistorus un saslēgt sekojošā veidā. Augšējā plecā pret barošanu būs P-kanāla tranzistors, jo viņus apakšējā daļā nav jēgas slēgt, tad schēma nestrādā. Štādā te veidā. P-kanāla lauktranzistors šeit. Un apakšējā daļā N-kanāla lauktranzistors. Un bultiņa no P uz N uz iekšu. Štādā te veidā. Un tos gate izvadus savieno kopā. Un tas viduspunkts ir izeja. Tātad šāds te lauktranzistora slēgums. Es varbūt tās nokapēšu. Kā to var izdarīt? Šite būs VCC. Un šeit apakšā ir GND. Daudzās schēmās tāds uz augšu ir VCC un tāds uz apakšu ir GND. Un nosauksim ieeju par A un izeju nosauksim par Q. Šāds te loģiskais elements un jūsu jautājums ir, ko šis te slēgums dara. Jūs varat čatiņā uzrakstīt, ko šis slēgums dara. Varat mēģināt uzminēt. Tātad ieeja. Šī ir, tā teikt, ciparu schēma, nevis analogā, un tāpēc ieeja tiek pieņemta vai nu viņi ir pie zemes pieslēgta, vai nu pie barošanas. Viņi nevar kaut kur pa vidu atrasties. Viņas tiek darbināts tā, ka ieeja ir vai nu nullīte, zeme vai viennieciņš barošana. Un tad, ja mēs pieslēdzam ieeju pie zemes, kāda būs izeja, kāds būs izejas līmenis, ja mēs ieeju pieslēdzam pie barošanas, kāds tad būs izejas līmenis. Mēs varētu uztaisīt tādu tabuliņu un paskatīties, kā tas izskatīsies. Tātad šitā. Īstenībā to nevajag nemaz. Tātad tā. Šita būs A un šiten būs Q. Paskatīsimies. Ja mēs ieeju piesēdzam pie zemes. Tad kādā stāvoklī apakšējais lauktranzistors? Apakšējiem lauktranzistoram gate un bulk ir pieslēgti abi pie zemes. Tas nozīmē, ka elektriskais lauks te nekāds nav un tranzistors ir ciet. Elektrību nevada. Un savukārt augšējais lauktranzistors ir P-kanāla lauktranzistors. P-kanāla lauktranzistoram bulk viducītis ir pie barošanas, savukārt gate ir pieslēgts pie zemes. Tas nozīmē, ka gate ir negatīvs, viņš pievelk caurumus, un bulk ir pozitīvs, viss elektrona aizskrien uz barošanu, un līdz ar to izveidojās P-kanāls. Un tātad P-kanāla lauktranzistoram izveidojās kanāls, un viņš vada elektrību. Tas nozīmē, ka šajā gadījumā Q ir ar ļoti, ļoti mazu pretestību pieslēgts pie barošanas. Līdz ar to, ja A ir zems, 0, tad Q ir viennieks augsts līmenis. Pareizi?
Nu, kur ir? Čatiņā neviens neraksta, ko tas dara. Jā, kur jūs rakstat tikai pareizi. Tagad nākamais ir, es paņemšu citu krāsu, nu, piemēram, sarkans. Ja A pieslēdz kaut kā, nu, labi, es drusku padzēsīšu, varbūt tās šitā te. Ja A pieslēdz pie barošanas, tad situācija ir sekojoša. Gates apakšējiem lauktransistoram ir pie barošanas, bet bulk un source ir pie zemes. Tas nozīmē, ka viņš tiek polarizēts, uzlādēts, Gates ar savu pozitīvo izvadu pievelk substrātā esošos elektronus pie kanāla un caurums aizdzen projām, un tāpēc no N kabatiņām izveidojas blakus N kanāls, un tranzistors vada elektrību. Tātad sarkanajā gadījumā apakšējais tranzistors ir vaļā. Viņš vada elektrību, viņš praktiski izslēgums, tur ir miliohmu pretestība, un tāpēc viņš vada elektrību. Un savukārt augšējais lauktranzistors Gates ir pieslēgts pie bulk, un tāpēc tur nav nekāds lauks, viņš nav uzlādēts, viņš nav atvērts, viņš ir aizvērts ciet. Tas nozīmē, ka izejai ir izslēgums pret zemi, un viņa dod ārā stingru zema līmeņa izeju. Tas nozīmē, ja ieeja A ir augsta, tad izeja Q ir zema. Un, ja mums būtu kaut kādā veidā jānosauc šis loģiskais slēgums, tad kādu funkciju šis slēgums pilda? Varbūt varat čatiņā ierakstīt, ja jūs zināt. Nē. Jā, latviešu valodā ne. Angļu valodā kā to sauc? Jā, tātad slēgums izpilda funkciju ne, jeb not angļu valodā, jeb arī to sauc par inversiju. Inversija. Jā, tātad viņš invertē bitu. Jūs iedodat iekšā viennieku, viņš pārtais par nulīti, jūs iedodat iekšā nulīti, viņš pārtais par viennieku. Jā, tātad mums ir slēgums, kas invertē ieeju. Inversija. Ok. Tagad mums, un viņš sastāv no 2 lauktranzistoriem. Jā? Tātad tranzistoru skaits 2. Tranzistoru skaitu mēs apzīmēsim ar Q quantity. Vienāds 2. 2 lauktranzistori. Nākamais ir šādam slēgumam, lai katru reizi nebūtu jāzīmē tie tranzistoriņi, tad, protams, ir izdomāti vispārīgi apzīmējumi not elementam. Un tie dažādās programmās un dažādās situācijās, dažādās valstīs ir dažādi. Un es uzzīmēšu dažus no tiem. Tātad not buferis var tikt apzīmēts šādā veidā. To barošanu un zemi viņiem nezīmē klāt. Šāds te apzīmējums. Tas nozīmē inversija, viena bita inversija. Otrs apzīmējums pēc Latvijas Republikas standarta būtu taisnstūris, apmēram šāds, ar tekstu ierakstīts ne, iekšā augšējā stūrī. Un viņam ir izvadi, šajā gadījumā būs viens izvads šeit un viena ieeja, viena izeja. Un īstenībā pēc Latvijas valsts standarta būtu tā, atālums no ieejas līdz maliņai ir 5 mm, ja mēs taisam profesionāls rasējums, teiksim, maģistra darbam, kaut kāds rasējums tur nepieciešams. Atālums starp kājiņām 5 mm un platums ir n reiz 5. Respektīvi, viņš ir vismaz 5 mm plats,
Bet, ja tas tekstiņš neiet, tad viņš var būt 10, 15, 20 mm un tā tālāk. Tas ir not elements. Un īstenībā var ieiet internetā un apskatīties, vai ir kaut kādi vēl citi not gate un apskatīties attēlos. Nu, re, kur ir tātad klucīts un viņam tā bumbiņa ir galā. Latviešu valodā tur rakstīts ne, tāpēc tas ir tā kā pašsaprotami pieņemts. Bumbiņa galā nozīmē inversiju, tāpēc viņi tur atrodās. Nu jā, tādi tie apzīmējumi ir trīsstūrīts un Latvijas valsts standartātas taisnstūris. Tātad jautājums ir par to, vai šajā slēgumā obligāti vajag N-tipa tranzistoru vai pietiek tikai ar P-tipa tranzistoru. Tātad ir tā, ka šī tehnoloģija visa saucās CMOS tehnoloģija no vārda complementary. Tātad CMOS nozīmē complementary MOS. Un complementary nozīmē N plus P tehnoloģiju. Jo šeit nevar tās schēmas uztaisīt tikai no N vai tikai no P, viņas vienmēr būs pārītī. Augšējā daļiņā var ielikt tikai P-kanāla tranzistoru, jo N-kanāla tranzistoram velkot geitu zemāk par balku, viņš tikai vēl vairāk taisīsies ciet, un savukārt P-lauku tranzistoram vēl, ja viņi ielikt apakšā un geitu vilktu vēl augstāk par barošanu, viņš vēl vairāk taisītos ciet. Līdz ar to augšējā daļā vienmēr ir P, kanāla lauku tranzistors, un apakšējā daļā vienmēr ir N, kanāla lauku tranzistors, un tur nav nekādu iespēju kaut kā citādāk uztaisīt, ja tie visi ir enhancement tipa lauku tranzistori, kādus arī tur izmanto. Līdz ar to, vienkārši tāpēc tā tehnoloģija saucās complementary. Complementary nozīmē papildinošs, fuse complement nozīmē divnieka papildkods, un tas nozīmē, ka viņš tiek papildināts, lai būtu pilnīgs. Līdz ar to, atbildot uz jautājumu, vai vajag obligāti N-tipa tranzistors vai pietiek ar P-tipa tranzistoriem, atbildi ir vajag abus. Apakšējā daļiņā N-kanāls un augšējā daļiņā P-kanāls. Jo P-kanāls atveras pie zema sprieguma, bet N-kanāls atveras pie augsta, un tāpēc tiek panākts, ka viņi tā pa diagonāli strādā. Nu, lūk, tas būtu N, tas ir not elements, tranzistoru skaits Q vienāds ir 2. Un ieviesīsim vēl vienu tādu raksturu lielumu šīm loģiskajām schēmām. Jā, tātad, rekur jautājums, ja izņem N-kanāla tranzistoru un zemi, redz, ja P-kanāls ir ciet, tad, un, teiksim, apakš mēs izņemam pilnībā, tad Q pie P-kanāla aizvērta, viņš nav low, viņš karājas gaisā, un ja šādus ieliek vairākus virknītē, tad tas izvads karājas gaisā, viņam nav stiprs zemes līmenis, viņš vienkārši karātos gaisā. Teiksim, vecās TTL loģikas, viņas izmantoja apakšējā plecā NPN bipolāro tranzistoru, un P-kanāla lauku tranzistoru vietā te bija rezistors. Tā, ka, ja tranzistors ir ciet, tad augšējā daļā esošais rezistors, te es viņu var iezīmēt tā kā piemēru, jā. Teiksim, rezistors visu laiku velk viņu uz augšu, uz barošanu, bet ja atveras apakšējais tranzistors, tad viņš tiek pievilkts uz zemi. Un savukārt, ja lauku tranzistors aiztaisās ciet, tad tiek pievilkts uz barošanu atpakaļ. Tad vienkārši sanāk tā, ja lauku tranzistors apakšējais vai bipolārais tranzistors ir vaļā, tad ar to rezistoru visu laiku plūst strāva, viņš visu laiku sīlas, viņš tērē ļoti daudz elektrības. Pat ja tur liktu ļoti tur, mazus, lielus nominālus, mazas strāvas, viņš tāpat visu laiku tērē elektrību. Un arī viņam sanāk liela iekšējā pretstība nākamo kaskādi, teiksim, viņš saslēdz tādus divus virknē, lai dabūtu dubulto inversiju, kas vienkārši ir buferis. Tad sanāk, ka caur to rezistoru nākamā kaskādi ļoti lēni pārslēgtos līmeņus. Tāpēc ir šādā veidā.
Tāpēc vajag, lai tas Q vienā gadījumā ir ar izslēgumu pieslēgt pie zemes ar slēdzi, lauktransistors kā slēdzis pieslēdz pie zemes, un otrā gadījumā lauktransistors kā slēdzis pievelk pie barošanas. Tādā ziņā, tāpēc tiek izmantot šie divi lauktransistori. Un, ja mēs A pieslēdzam pie zemes, tad viens lauktransistors ciet, otrs vaļā, un schēma principā elektrību netērē nemaz. Jo viens no tiem tranzistoriem ciet, otrs ir vaļā. Un ja mēs ieeju pārslēdzam uz pretējo, tad elektrība iztērējas tikai tik daudz, cik ir nepieciešams, lai viena lauktransistora geitu uzlādētu un otra lauktransistora geitu izlādētu tukšu. Un līdz ar to šīs CMOS schēmas, viņas tērē elektrību tikai pārslēgšanās mirklī. Ja viņu pārslēdz un pēc tam vairāk neaiztiek, tad viņa elektrību praktiski nemaz netērē. Līdz ar to tāpēc ir, kad procesors, teiksim, mūsdienu procesori laptopos ļoti maz tērē elektrības, jo viņiem kaut kādas daļas izslēdz, kaut kādas taktēšanas signāls aptur, un tad viņi stāv uz vietas netērē elektrību praktiski nemaz. Jo viens no tiem lauktransistoriem pilnībā ciet un otrs pilnībā vaļā, un elektrība tiek padot uz kaut kādu nākamo kaskādu un tā. Un vēl laba īpašība šādam slēgumam ieejas pretestība ir bezgalīga. Viņš, teiksim, kaut kādu rezistoru dalītāju vai sensoru neslogo vispār, jo viņš tērē elektrību tikai uz pārslēgšanos. Statiskā stāvoklī nekāda strāva neplūst no A ne uz zemi, ne uz barošanu, jo te visur ir izolētie geiti, jeb izolētie aizvari. Un ieejai savukārt ir bezgalīgi maza pretestība. Te var slēgt spuldzi izejā vai motoru caur to lauktransstoru. Viņš tiek izslēgumā pieslēgts vien pie barošanas bez zemes, un līdz ar to viņš var ar minimāli vāju signālu vadīt gandrīz vai neierobežot lielas jaudas slodzes. Procesoros, protams, tie tranzistori ir maziņi, un viņi ir domāti, lai tikai darbinātu nākamo kaut kādu kaskādi, bet, viņiem var pieslēgt izejā lielākus tranzistors, un tad viņi, protams, strādās labāk. Lūk. Ceru, ka atbildēju uz šo jautājumu. Un nākamais rakstura lielums, ko mēs ieviesīsim lauktransistoriem, loģisko elementu slēgumiem, ir signāla izplatīšanās ātrums vai laiks. Teiksim, tad, ja to dara kaut kādās FPGA, šis, ko es visu stāstu, jums noderēs maģistratūrā pie tās FPGA programmēšanas. Tur ir tāds priekšmets, un jums tur daudz vieglāk ies. Tātad, ideja ir sekojoša. Mums ir ieeja, un mums ir izeja. Un jautājums ir, cik ilgā laikā nomainot ieeju, nomainās izeja. Tātad, es mēģināšu te uzzīmēt kaut kādu laika diagrammu. Un, teiksim, ar zilo krāsu būs ieejas signāls. Ieejas signāls bija zems, un tad mēs viņu pēkšņi pārslēdzam uz augstu. Šita būs amplitūda. Un īstenībā tur būs pēc tam arī Q, un te būs laiks. Tātad, ja mums ieeja sākumā bija pie zemes, augšējais lauktransistors bija vaļā, tas nozīmē, ka izeja ar sarkano viņa bija augsts līmenis. Sarkans būs tas Q. Vai arī es pieņemšu kādu citu krāsu, vai neju. Varbūt tās, piemēram, zaļš, violets, labi, brūns. Oranžs. Tātad izeja bija augsta. Tātad problēma sekojoša. Tanī brīdī, kad mēs pārslēdzam ieeju no 0 uz viennieku, izeja neizmainās momentā no viennieka uz 0, jo, kad mēs pārslēdzam, ir vajadzīgs kaut kāds laiks, kamēr augšējā lauktransistora uzlādētais gates izlādējas, kamēr apakšējā lauktransistora izlādētais tukšais gates uzlādējas, un kamēr lādiņa nesēja tanī substrātā pārvietojas no visas masas uz kanālu
un to kanālu izveido, un otrā pusē savukārt, kamēr viņi aizbēg projām no kanāla un izkliedējas materiālā, paiet kaut kāds laiks. Tātad reāli tas būs tā. Viņš vēl ir augsts kaut kādas tur mikro nanosekundes, un tad viņš aiziet tur zemē, uz zemu līmeni. Nu, vienkāršākajā gadījumā es varbūt tās viņu uzzīmēšu vienkārši kā taisnstūri. Mēs tik sīki varbūt mēs neskatīsimies. Bet ideja ir tāda, ka paiet kaut kāds laiks starp, kamēr ieeja nomainās līdz tam laikam, kamēr izēja nomainās. Un tagad apskatīsimies, un šo laiku mēs nosauksim par laiku tau. Laika konstanta kaut kāda. Kas šo laika konstantu iespaido? Tātad, jo mums ir lielāks geometriski fiziski lauktranzistors, jo viņam ir lielāks gates ar lielāku kapacitāti, ar lielāku virsmas laukumu, kurā saskrien vairāk lādiņi, un tas nozīmē, ka ir vajadzīgs loģiski lielāks laiks, vairāk laika, lai viņu izlādētu tukšu. Un otram tranzistoram arī otrādi, jo lielāks ir tas gates, jo viņš vajag vairāk lādiņus, lai viņu izlādētu. Nu, vienu, lai uzlādētu, un otru, lai izlādētu. Tātad, jo mazāks tranzistoriņš, jo viņš ātrāk strādā. Bet jo mazāks tranzistors, jo viņš mazāku strāvu un spriegumu spēj menedžēt. Līdz ar to procesoros ir ļoti maziņi tranzistoriņi, bet, ja jums vajag slēdzelēt kaut kādus elektromotorus milzīgus, tad tur būs lieli tranzistori, bet viņi būs lēnāki. Jums tas ir jāņem vērā, tad, kad jūs izvēlaties kaut kādas detaļas, tad jums jāapskatās šitā, cik tad viņš ir ātrs, un no tā atbilstoši kaut kādas vadības frekvences jāizvēlas tā tālāk. Jā, tātad, jo mazāks tranzistors, jo viņš ātrāk pārlādējas. Tādā veidā jūs dabūnat to, ka, teiksim, pirmie Intel procesori bija ar lieliem nanometriem, daudz nanometriem, tranzistori bija lieli, un tāpēc maksimālā frekvence tur bija 266 MHz, pēc tam tur 800 MHz, pēc tam 1200, 1500, nu, un tagad mēs esam attīstījušies līdz 4,8 un 5 GHz, jā, 5000 MHz. Tas ir viss pateicoties tam, ka tranzistori kļūst aizvien mazāk un mazāk un mazāki, un līdz ar to tas kanāli ātrāk atverās, aizverās, ātrāk rodas vai izšķīst, pazūd, un tāpēc tā loģiskais elements ātrāk strādā, un tāpēc tas tau aizvien samazinās. Nu, lūk, otra lieta, kas to ietekmē, protams, ir gate pretestība, jā, tātad te iet kaut kāds vadiņš, viņš nav supervadītājs, viņam ir kaut kāda pretestība, tad attiecīgi, jo vairāk te metāla, platāks tas celiņš, viņš ātrāk aizvērt un atvērt to lauktranzistoru. Un, protams, arī no tās leģējuma pakāpes tas ir atkarīgs, cik tur tie daudz lādiņi nesēja un cik viņi ātri tur pārvietojas par to substrātu. Bet, nu, sezinu, to jau tur tā baigi nevar ietekmēt. Nu jā, bet idejiski ir kaut kāds laiks, kurš paiet, kamēr nomainās līmenis. Nu, lūk, tātad šitais apzīmējums mums ir, es pierakstīšu klāt, kā viņu tagad nosaukt, laika konstanta, to sauc par propagation delay angliski. Propagation delay. Jeb signāla izplatīšanās ātrums, bet delay būtu tā kā aizture. Signāla aizture būtu vislabākais, nu, tāds latviskojums, manuprāt. Tur noteikti kaut kāds oficiāls nosaukums. Nu, un mēs viņu apzīmēsim ar latīņu burtiņu tau, kuru es izkopēšu no interneta, tā vislaikam ātrāk būs tau. Viņu te kaut kur var izkopēt ārā. Tas fonts man nepatīk. Nu, labi. Lowercase T. Nu, re, kur viņš ir. Apzīmēsim viņu ar tau. Nu, lūk. Tā. Nu, un kā tāds piemērs, nu, tāds varbūt tās vienkārši. Mums ir viens tāds not elements, un viņš invertē to signālu.
Kas notiek, ja mēs pieslēdzam divus tādus not elementus virknē? Šajā gadījumā ieejas signālu mēs nosauksim par, teiksim, B, un šeit mēs nosauksim OPQ. Nu, un izejas signāls būs, teiksim, S. Šajā gadījumā S ir vienāds ar B, un šādu slēgumu varētu izmantot, piemēram, ja mums ir vājš signāls, mēs viņu gribam padarīt par stipru digitālu signālu. Tad, ja ieeja ir augsta, tad izeja būs arī augsta, jo viņš ar diviem inventoriem iziet, bet viņai varēs jau kaut kādas slodzes slēgt ārā. Šos arī sauc par buferiem. Jā, tādus divus virknē saslēdz, otrais buferis turklāt var būt, teiksim, ar lielākiem tranzistoriem, un tad ziņā ieeja ir, izeja kopē ieeju, bet vienkārši signāls ir stiprāks. Bet šeit tad tranzistoru skaits šādam virknes slēgumam ir 4 tranzistori, 2 ir vienā buferī un 2 otrā, bet tas propagation delay tau būs, tā kā 2 ilgāks, jo mēs nomainām, teiksim, ieeju, tad paiet viens tau, kamēr nomainās viduspunktā, un pēc tam otrs tau, kamēr nomainās tā izeja. Un līdz ar to, ja mēs slēdzam komponentus virknē, tad tie tau summējās. Ja, un tad te propagation delay, aizturas laiks, ir 2 tau. Ja? Tāpēc viņš ir vajadzīgs. Piemēram, procesoros tur ir daudz viņu tur virknē, un tad procesors nevar īsti strādāt uz maksimālajiem megahertziem, kas atbilst vienam tau, jo tur ir jāsagaida, kamēr signāls izmainās visā kaskādē, visā ķēdītē, un tad tikai var nākamo lietu darīt. Tas tā vienkārši jāatcerās. Šo bildi es varbūt saglabāšu. Not elements. Labi. Kaut kur es viņu saglabāšu. Ielikšu shortusā. Pēc tam not gate uzbūve. Jā. Lūk. Un tad tas ir mūsu pirmais elementiņš. Pirmais loģisko slēguma elements. Vai jums gadījumā šis jau nebija iepriekšējā semestrī? Kaut kādā tur priekšmetā vai kaut kad pirms tam. Ļoti labi. Tad es sagaidu no jums visiem nevainojamus rezultātus testā un kontroldarbos un mājas darbos. Bet mēs atkārtosim, jo uz šī visa mēs balstīsim nākamās lietas, ko mēs taisīsim, un es negribu, ka jūs neatceraties vai mulstat, ja mēs runājam par kaut kādām lietām. Labi. Tad šis būtu not elements. Tas, ko mēs izkapēsim ārā no tā painta, kur viņš pazuda, būs tas augšējais stūrīts. Tūlīt. Brīnišķīgi. Šito daļu es nokopēšu, pārējo nekopēšu. Tātad tagad mēs uztaisīsim nākamo loģisko elementu no tiem pašiem N un P lauktranzistoriem, bet bišķi citādāk. Un, godīgi sakot, es nezinu to vēsturi, kā cilvēki to izdomāja, bet tie cilvēki, kas to izdomāja, ir bijuši diezgan gudri, attapīgi, ja viņi izdomāja sekojošo. Mēs varētu augšējā, jo not elementam ir tikai viena ieeja. Tagad uztaisīsim elementu ar 2 ieejām un 1 izeju. Saslēgsim augšējā plecā 2 lauktranzistorus virknē. Augšējā plecā mums ir tikai un vienīgi P lauktranzistori. Nemēģiniet nekad slēgt citādāk, jūs tikai izgāzīsieties. Tātad P kanāla lauktranzistori, bet ieslēgsim viņus virknē. Teiksim, korekti būtu tā, kā viņi visi tiek reāli taisīti uz viena substrāta, tad īstenībā jau tā otra lauktranzistora balks īstenībā tiek pievilkts šādā veidā. Tas būtu tāds korektais veids. Bet, viņi strādātu arī, ja tā neizdarītu. Šeit mums ir virknē 2 P kanāla lauktranzistori. Es tās bultiņas nošpikošu. Šeit 1 un šeit 2.
Un apakšā te mums būs izeja Q. Apakšā mēs lauktransistors, N kanāla lauktransistors ieslēgsim paralēli. Viens būs šeit, un otrs būs šeit. Augšā virknītē, apakšā paralēli. Un tie ir N kanāla lauktransistori, tas nozīmē tādā virzienā boltiņa. Un geiti. Šitā un šitā. Tātad vienu mēs ieeju nosauksim par A, un tā ir pieslēgts viens no virknes lauktransistoriem un viens no paralēliem lauktransistoriem. Un otru ieeju mēs nosauksim par B. Un tajā arī viens no virknes lauktransistoriem augšējā plecā un viens no paralēliem lauktransistoriem apakšējā plecā. Un tad jūs varat, teiksim, mēģināt uzrakstīt to truth table, jeb tabulīti, kurā mums būs tad divas ieejas, viena izeja, un tad mēs mainīsim tos vienniekus un nulles un skatīsimies, kā mainās izeja. Un tā kā mums ir divas ieejas, tad ir 4 ieeju kombinācijas. Jā. Tā, nu pamēģināsim saprast, kā tur viss notiekās. Tātad teksts būs ieeja A, ieeja B un izeja ir Q. Jūs varat čatiņā jau ierakstīt tie, kas zina, kas tas pa loģisko elementu un kādas būs izejas atkarībā no ieejām. Nu, var izkustināt, viņu nav iespējams. Ok. Tātad pamēģināsim ar dažādām krāsām. Ja A ir zems, tā. Ja A ir zems un B ir zemes līmenis, tad A ir 0 un B ir 0. Kāda ir izeja? Tādā gadījumā abi apakšējie lauktransistori ir cieti, jo viņiem geiti ir pie zemes, un savukārt augšējie transistori ir vaļā, jo viņiem geiti ir pieslēgti pie zemes un balti ir pie barošanas, un tāpēc viņi ir atvērti. Tad šitie ir atvērti, bet šitie abi divi ir cieti. Un tas nozīmē, ka Q nav pieslēgts pie zemes un ir pieslēgts pie barošanas. Tas nozīmē, ka Q izejā ir viennieks. Labi. Labi, varbūt tās šitos atstāsim. Ar nākamo krāsiņu pierakstīšu, piemēram, kas ir, ja A ir 1 un B ir 0. Tātad A ir pie barošanas un B ir zemes joprojām. Ja A ir pie barošanas, tas nozīmē, ka šitais lauktransistors augšējais pats ir ciet, B lauktransistors ir vaļā, un šeit lauktransistors apakšējā daļā. Tas, kas ir pieslēgts pie A, viņam geits ir pie barošanas, tas nozīmē, ka viņš ir vaļā, un savukārt B lauktransistors ir ciet, jo viņam ieeja ir zem. Q elektrība, teiksim, skatāmies no Q puses. Uz augšu viņa netiek, bet uz leju caur šito lauktransistoru viņa tiek. Tas nozīmē, ka Q ir pieslēgts pie zemes. Pareizi? Pareizi. Tad ar trešo krāsiņu paķēpāšos. Ja A ir 0 un B ir 1, tad A pie zemes, B pie barošanas. Augšējais lauktransistors A ir vaļā, B lauktransistors ir
ciet, jo tas ir augsts. Tas nozīmē, ka elektrību nevada. Un apakšējā lauktransistori A ir zems. Tas nozīmē, ka šis lauktransistors ir ciet. Es te blakus piezīmēšu, ka krāsas atšķirās. Un savukārt B lauktransistors ir pie barošanas. Tas nozīmē, ka šis ir vaļā. Tātad no Q puses viņš ir caur šito lauktransistoru pieslēgts pie zemes. Un savukārt šeit viņš netiek cauri, jo B lauktransistors ir ciet. Tas nozīmē, viņš, teiksim, uz augšu viņš netiek. Un līdz ar to Q izeja pieslēgt pie zemes. Un tagad pēdējais variants, ja abi divi viņi ir vaļā, vēl ar šādu krāsu, tātad, ja A un B ir augsts līmenis, tāda kombinācija nav bijusi, tad skatāmies, kas notiek. A un B ir augsts līmenis. A ir augsts, B ir augsts. Tas nozīmē, ka abi augšējie lauktransitori ir ciet, un abi apakšējie ir vaļā. Jā. Un tas nozīmē, ka Q var ar dubult spēku tikt pie zemes un netiek pie augšas, pie barošanas. Un tas nozīmē, ka Q ir stipri stabilā stāvoklī zemes. Pareizi? Varat uzrakstīt čatiņā, vai tā ir, un galvenais, vai var izsekot līdzi. Jā, vispār kāds vēl klausās. Cik mums ir ļaudis? Čats. Viss pareizi. Ok. 16 klausītāji. Liela atbildība. Labi, tātad mēs esam te izķēpājušies, bet idejiski, ja visas ieejas ir zemes, tad izeja ir augstā līmenī, un savukārt, ja kaut viena no ieejām ir augstā līmenī, tad izeja ir zema. Tā loģiski sanāk, ja kurš augsts līmenis pārauj to vilkšanu uz augšu ar P kanālu, vismaz viens no tiem birkas tranzistoriem būs ciet, un savukārt vienlaicīgi atver apakšas tranzistoru un Q būs pie zemes. Un jautājums ir, kāds ir šīs loģiskās funkcijas nosaukums? Vai ierakstīt čatā, protams, savus minējumus? Tātad pirmajā brīdī to tā pateikt nevar, bet paskatīsimies, kāds būtu, ja mēs invertētu to Q ar inversiju. Pareizi būtu zīmēt Q ar svītriņu pāri, vai ne? Jūs droši vien iepriekš zīmējāt viņu ar svītriņu pāri. Vilnītis ir no C programmēšanas valodas, bet es uzrakstīšu korekti. Tātad uzrakstīsim Q pretējo, Q ar inversiju. Viennieka vietā būs 0, un nulles vietā ir viennieks, un šeit ir nulles vietā viennieks, šeit nulles vietā ir viennieks. Tātad tas Q ar inversiju būtu kāds elements, var čatiņā ierakstīt. Nav? Kāds būtu Q ar inversiju nosaukums? Man laikam čats nestrādā, jo neizsaka nerakstu. Tātad Q ar inversiju būtu vai elements. Vai ne? Ja kaut viena no ieejām augsta, tad izeja augsta, un ja abas ir zemes, tad zeme. Angļu valodā or elements. Lūk, un savukārt pats Q saucās vai ne, respektīvi or elements ar inversiju galā, tātad nor angļu valodā, līdz ar to šo elementu mēs tā arī nosauksim.
elementa nosaukums ir, kā mēs priekš rakstījām, slēgums izpildinē ir not funkcija, tad šis slēgums izpilda vai ne funkciju angļu valodā nor. Angļu valodā nor gate. Labi. Tātad šis ir vai ne elements, jeb nor. Jautājums tātad, cik tranzistoru viņā ir? Čatiņā var ierakstīt, cik tranzistoru mums ir šajā slēgumā. Tranzistoru skaits 1 tranzistoriņš, 2 tranzistoriņi, 3 tranzistoriņi, 4. Tātad tranzistoru skaits ir Q vienāds ar 4. 4 tranzistori. Tātad, ja jūs lasat kaut kādā bukletā, ka tur Intel procesoram ir tur, teiksim, 1 miljons tranzistoru, tad jūs varat izdalīt uz 4 un apmēram novērtēt, ka, ja tie visi tiktu izmantoti NOR elementu izveidēji, tad tur būtu 250,000 NOR elementu. Ja? Jo reāli visi tie tranzistori, kas tur ir, viņi visi ir šitādos slēgumos NOR, NAND, NOT, visādi saslēgti, vēl tur kaut kādi ir kā lookup table saslēgti. Katrā ziņā viņi tur nemētājas apkārt tāpat vien, viņi visi īstenībā ir šitādos elementiņos. Un tagad lūdzu čatiņā, ja kāds vēl klausās, ierakstiet, kāds ir tas propagation delay, jeb signāla aizture, cik tavu relatīvi pret not slēgumu. Vai tas ir 1 vai 2 tavu? Nu, jā, varat izteikt kaut kādu minējumu. Teiksim, vai signāls no ieejas līdz, ja kādu no ieejām mēs pēkšņi izmainām, vai tas signāla aizturas laiks būs tāds pats kā not elementam, vai viņš būs, piemēram, 2 reizes lielāks, vai viņš būs 4 reizes lielāks, vai kaut kā tam līdzīgi. Tātad šeit ir minējums, ka 1, un tas minējums īstenībā ir pareizs. Jo tanī brīdī, kad mēs nomainām kādu no ieejas signāliem, tad gan augšējais, gan apakšējais tranzistors, viņi pārlādējas vienlaicīgi, un ne uz ko nav jāgaida rindā, tad rindas nav, un atbilstoši funkcija izpildās tik ātri, cik ir tur ātrākā tranzistora darbības laiks. Ja? Tad kaskādas īstenībā šeit nav. Šeit kā ir vairāk tranzistori, bet tā, ja abi signāli vienlaicīgi nomainās, vienalga, katra ieeja izmaina tikai savus 2 tranzistorus vienlaicīgi paralēli, un tāpēc tā signāla aiztura ir tieši tāda pati. Un īstenībā mēs varam sarēķināt, nu, piemēram, Intel procesoriem ar to 40 nanometru tehnoloģiju, ja viņa maksimālais ātrums ir 5 GHz. Man liekas, ka šis kalkulators nesaportē tik lielus skaitļus. Tātad scientific 5, un cik ir gigaherci, cik ir 0 GHz, kiloherci, megaherci, gigaherci. Un mēs, piemēram, gribam, lai tas pārējais laiks būtu, nu, kaut kādi, nu, ne vairāk kā, teiksim, 10% no tās taks frekvences. Tātad 5 GHz periods ir apgrieztais skaitlis, ir šit tik daudz. Mēs varētu pārreikināt viņus kaut kādām nanosekundēm. Reiz tas ir milisekundes, mikrosekundes, nanosekundes. Tas ir mazāk nekā nanosekundes. Sareizināsim ar vēl 1000.
un mēs dabūsim pikosekundes. Tātad taktas frekvencei 5 GHz periods ir 200 pikosekundes, un mēs gribam, lai tas pārējais laiks ir daudzkārt mazāks nekā tas periods, lai mums nav, lai mums ir kaut kāds drošības līmenis, ja, tad mēs to izdalām ar 10, mēs dabonam, ka tas tavu jaunākajiem 14 nanometru procesoriem ir 20 pikosekundes, kas ir ļoti ātri. Ja? Teiksim, iemesls, kāpēc Atmel Arduino procesoru maksimālais ātrums ir tikai 20 MHz, kamēr Intel Core i10, i7 10. paudzes ātrums ir 5 GHz, ir tas, ka tur daudz mazāk tranzistori, vecajos čipos lielāk tranzistori, viņi lēnāk taisās vaļā ciet, un tāpēc viņi lēnāk arī viņus taktēt lēnāk. Nu, lūk, un šajā gadījumā tad signāla aiztur ir 1 stāv, un tas varētu būt, teiksim, 20 pikosekundes jaunākajos procesoros. Nu, lūk, tātad tas ir pareizi. Nākamais ir par viņu schēmas apzīmējumiem. Signāla aizture, un tad schēmas apzīmējumi sekojoši. Šis ir NOR. Nu, teiksim, Logisimā, kurā mēs strādāsim, tādā programmiņā, viņu apzīmē šādā te veidā. OR, man liekas, bija šitāds. OR elements ir šāds. Un tā kā tas ir NOR ar inversiju, tad galā ieliekam bumbiņu. Bumbiņa nozīmē inversiju. Un savukārt pēc tā Latvijas standarta un vēl šur tur tāds tiek izmantots, tas vienkārši 4 stūrītis. Un viņš būs drusciņ platāks, jo tur vairāk teksta. Iekšā teksts būs vai ne. Iespējams, var ierakstīt vienkārši vai un galā pielikt bumbiņu, un tad tas pats viens sanāks, bet es neesmu tik liels speciālists. Visādās tur kvartusos, man liekas, izmantošu tos grafiskos. Nevis tāds klocīšus. Bet no idejas tā. Tātad mums ir kaut kāds NOR, jeb vai ne elements. Un tagad jautājums jums ir, cietā rieksti jautājums, vai šim elementam kaut kādā veidā varētu uztaisīt versiju ar 3 ieejām. Un vai viņš tur strādātu. Tātad not elementam ir vienkārši viena ieeja, viena izeja. Bet, teiksim, šādam te NOR gate īstenībā, lai pieliktu vēl ieejas, nu, piemēram, jums ir kaut kāds tur tā būla algebras izteiksme, kurai ir nevis A un B, bet ir, teiksim, A, B un C, un tam vajag izreikināt NOR. Īstenībā no tranzistoriem viņu uztaisīt ir diezgan viegli. Lai pieliktu NOR gate klāt ieejas, vienkārši pielieciet vēl vienu lauktranzistoru augšējā plecā virknē un vēl vienu apakšējā plecā paralēli. Un jūs dabūsiet ar 3 ieejām A, B un C, un tā kā tos tranzistorus apakšējā plecā un augšējā plecā, viņu secību var mainīt vietām, tad attiecīgi ir vienalga, kuru ieeju jūs nosauc par A, B vai C, viņas visas strādā vienādi, un līdz ar to šādā veidā var uztaisīt NOR elementu ar kaut vai miljonus ieejām. Viņa funkcija būs tāda, ja visas ieejas vienlaicīgi ir zemas, tad izeja būs augsta, un ja kaut viena no ieejām būs augsta, vienalga 1, 2, 5 vai vienalga cik, tad izeja vienmēr būs zema, jo viens no apakšējiem tranzistoriem būs vaļā un viens no augšējiem virsmas tranzistoriem būs ciet. Līdz ar to, ja mēs, teiksim, taisam kaut kādus tur matemātiskos būla algebras vienādojumus, un mums tur ir, teiksim, A, OR, B, OR, C ar inversiju pa virsu, tad mums nav jātaisa tur kaut kādi 2 NOR elementi. Mēs varam vienu NOR elementu uztaisīt ar vairāk ieejām. Tā vispār nav problēma. Un pat, ja te būs 10 ieejas, tad tie tranzistori apakšā paralēli augšā virknē neveidojas kaskādes, un tas tavu vienalga saglabāsies viens. Un tranzistoru skaits Q ir ieejas skaits reiz 2. Nu, lūk, tas ir
NOR gate, NOR elements. Mēs viņu saglabāsim ar nosaukumu NOR gate uzbūve. Un tad vēl vienu apskatīsim šodien. Un tas būs, var ierakstīt čatiņā, kāds būs nosaukums nākamajam loģiskajam slēgumam, kur jūs jau zinat, jo jūs to jau mācījāties. Kāds mums vēl jāuzzīmē elementiņš? Nav nepareizu atbildi. Tātad tas, ko tie gudrie inženieri 50. gados izdomāja, man liekas, tie bija 50. vai 60. gadi, neatceros, 70. Man liekas, tas jau bija izdomāts. Viņi izdomāja sekojošo. Tagad pamēģināsim otrādi. Saslēgsim P kanāla lauktranzistorus. Augšējā plecā P kanāla lauktranzistorus saslēgsim paralēli. Šitādā veidā. Un pie izejas Q. Un apakšējā plecā N kanāla lauktranzistorus saslēgsim arī paralēli. Nu, es zīmēšu tā, kā korekti ir pareizi, ka tas balk ir piesaikts pie kopējās zemes. Nu, no tās tehnoloģijas tur ņem to waferi, uztais ņem PN kabetas, bet īstenībā jau tas balks ir visiem pieslēgts pie zemes kopējās. Šitā un šitā, šitā, šitā. Šitā P, N kanāls šeit ir bultiņa. Testā speciāli ir uzzīmēta arī lauktranzistori ar bultiņām nepareizā virzienā, un tāpēc testā dažiem jautājumiem ir iespējama atbilde arī, ka schēma ir uzzīmēta nepareizi. Piemēram, šāda te schēma, tikai P lauktranzistori apakšējā pusē un N lauktranzistori augšējā pusē. Tad tur ir jāizvēlas, pateikšu jums priekšā, tur jāizvēlas atbilžu variants, ka schēma sastādīta nepareizi, bet dažās vietās speciāla schēma ir pareizi, tāds atbilžu variants ir, līdz ar to viņš nevienmēr ir pareizais atbilžu variants. Tātad šeit mums būs VCC un šitien mums būs GND. Un te mēs savienosim atkal. Tātad šitas būs ieeja A. Un šeit mums būs ieeja B. Un šito mums vajag kaut kādā veidā aizvilkt uz šeit. Tātad šajā situācijā P kanāla lauktranzistori augšējā plecā ir paralēli. Viņi to Q slēgs klāt pie barošanas, pie augsta līmeņa. Un apakšējā plecā N kanāla lauktranzistori ir pie zemes. Viņi tad vilks to Q izeju pie zemes. Nu, lūk. Tātad, vēl viens secinājums no tās CMOS tehnoloģijas, cik ir P kanāla lauktranzistori, tik arī parasti būs N kanāla lauktranzistori. Un tagad uzzīmēsim to truth table atkal. Un mēģināsim aizpildīt. Un mums ieejas ir. Es uzrakstīšu to Q ar inversiju arī, lai ir bišķi vieglāk, bet viņš tur nenāk ārā. Te būs B un te būs A. Es ielikšu niekalās, jo viņš tur nekur nefigurē īstenībā. Mēs tikai pierakstīsim, lai vieglāk. Tātad, iziesim vēl trešo reizi cauri. Tiem, kuriem pirmajās divās reizēs īsti neizdevās saprast, ko mēs tur darām. Varbūt šajā reizē izdosies tur saprast vai gūt kaut kādu apstiprinājumu. Tad ejam visiem gadījumiem cauri.
A ir 0 un B ir 0. Tātad A ir zems, es viņu tā kā ar bultiņām zīmēšu, un B ir zems. Tātad, ja P kanāla augstransistoram ieeja ir zema, tad viņš ir vaļā, tātad šitas ir vaļā, un šitas arī ir vaļā, un šitiem savukārt abiem geiti ir zemē, tātad viņi ir ciet, šitas ir ciet, un šitas ir ciet. Tas nozīmē, ka Q ir caur abiem augšējiem transistoriem pieslēgt pie zemes, un apakšēji ir ciet, līdz ar to tur nekāda izslēguma nav. Tātad Q izeja ir viennieks, un Q ar inversiju būtu 0. Tālāk, ja mēs ar kādu krāsu, piemēram, ar taisīšu tāpat, lai viņš ir. Tātad ar oranžo krāsu būs 1,0. Oranžā krāsa, ja A ir viennieks, bet B ir 0, tad mēs to A paceļam uz augšu, bet B joprojām ir zems. Tātad, ja mēs A paceļam uz augšu, tad A P kanāla augstransistors aiztaisās ciet, bet B lauktransistors augšējā plecā joprojām ir vaļā, jo viņa geits ir pie zemes. Un savukārt šeit virknītē A lauktransistors tiktu atvērts, bet B lauktransistors joprojām ciet, tāpēc, ka B neizmainījās. Tātad Q joprojām caur B P kanāla lauktransistoru pieslēgs pie barošanas, un šeit viņš A lauktransistoram tiktu cauri, bet B ir ciet, un tāpēc viņš netiek pie zemes, un tāpēc viņš ir augstā līmenī, un Q ar inversiju būtu zemāk. Tagad, ja mēs samainam B un A vietām, tad, kā jau es teicu, it kā nekam nevajadzētu mainīties. Bet nu es pierakstīšu. Tagad mēs A uztaisam zemu un B uztaisam augstu. A ir zems, B ir augsts. B ir augsts līmenis. Tātad B apakšējais lauktransistors būtu vaļā, bet A lauktransistors ir ciet. Un augšējā plecā A lauktransistors būtu vaļā, bet B būs ciet. Un šajā gadījumā Q caur A ir pieslēgts ar barošanu, un A ir nobloķējis pieslēgumu pie zemes, līdz ar to viņš ir stabilā stāvoklī augsts. Un Q ar inversiju būtu zemes. Un pēdējais gadījums ir to krāsiņu laikam. Jā, tātad abas ieejas augsts, A un B ir augsts. Tātad, ja A ir augsts un B ir augsts, tad abi divi apakšējie lauktransistori ir vaļā, un savukārt abi augšējie ir aiztaisīti ciet. Un tas nozīmē, ka tikai šajā gadījumā Q ir stingri pieslēgts ar abiem apakšējiem lauktransistoriem pie zemes, un ar augšējiem viņš nav pieslēgts pie barošanas. Tas nozīmē, viņam ir stiprs stāvoklis 0, un Q ar inversiju būtu viennieks šitā kolonna iekavās. Tas ir tikai, lai palīdzētu mums piešķirt kaut kādu nosaukumu tai kolonnai. Nu, lūk. Un. Tātad, kā mēs nosauksim šo te loģisko elementu, kādu funkciju viņš veic, lūdzu, čatiņā nekavējoties ierakstiet. Nu, es ierakstīšu atkal ar pelēku. Tātad Q ar inversiju būtu kāds elements. Q ar inversiju būtu and, jeb un. Un savukārt reāli viņš dod pretējo tam and, jeb un. Un tāpēc reāli tas, ko šis slēgums dod ārā, ir latviešu valodā tas būtu droši vien un, ne, jeb angliski NAND gate. Viņš sauc par gate. Kā vārdu. Jā, slēgums izpilda un, ne, jeb NAND gate funkciju. Tad vēl mums interesē, cik būs lauktransistors šeit.
lauktransporta skaits, nu, saskaitam 1 lauktransports, 2, 3, 4, tātad 4. Un cik ir tā izplatīšanās aizture, kā mēs viņu saucām, signāla aizture, cik mums ir. Tātad tranzistori varās vaļā, nu, tā kā paralēli vienlaicīgi nekādas kaskādas nav. Tas nozīmē, ka aizture ir 1 tau. Un tagad par to apzīmējumu schēmā. Apzīmējums schēmā ir pirmais variants šāds te. Tāds tā kā D burtiņš. Te ir ieejas un izeja bumbulītes šādi. Un pēc Latvijas valsts standarta šķiet tas būtu taisnstūris. Iekšā ir teksts un ne. Un tad ir kājiņas. Šeit ir 1, šeit ir 2. Nu, loģisimā ir šitāds, bet, nu, viņam varbūt visādi. NAND. Ja mēs apstamies bildītas, nu, lielākoties viņš ir tāds D burtiņš ar bumbiņu galā. Nu, lūk. Tagad tā. Atkal, ja mums ir NAND ar vairāk nekā 2 ieejām, tad mēs nenobīstamies. Mēs vienkārši no tranzistoriem viņu taisot, ieliktu vēl vairāk lauktranzistors augšējā plecā paralēli un vēl vairāk lauktranzistors piekabinātu apakšējā plecā virknītē. 3 ieejas, 5 ieejas, mums tas nebaida, mēs mācētu viņu uztaisīt. Tur tranzistoru skaits tātad ir ieeju skaits reiz 2. Uz katru ieeju vajag 1 augšējo, 1 apakšējo. Šajā gadījumā mēs apakšējos turpinātu krāmēt virknītē uz zemi un augšējos turpinātu krāmēt paralēli pret barošanu. Jā, tātad, ja mēs uztaisam loģisko slēgumu ar vairāk nekā 2 ieejām, tad tas pilnīgi nekas nav. Mēs varam viņu reāli tādu nopirkt, bet gatavu vai pašu uztaisīt, ieprojektēt kaut kādos čipos. Nu, lūk, tad par NAND, NOT un NOR slēgumiem būtu viss skaidrs, vai ne? Vai tik tālu ir kaut kādi jautājumi? Labi. Ja jautājumi varbūt var pierakstīt vēl čatiņā kaut kāds jautājums, pārdomas vai komentārus, mēs apskatīsim tad nākamo situāciju. Un šeit būs atkal čatiņā jāraksta pareizā atbilde. Tātad say, un mēs viņu nosauksim NAND. Tātad mūsu darba rīkos būs tātad pieejami, varbūt es uzreiz varēšu atvērt Logisim. Tātad, lai pildītu laboratorijas darbus, būs jāizmanto programma ar nosaukumu Logisim. Tā ir, nu, kā paveca, bet viņa funkcionē kā mācību materiāls diezgan labi programmiņa, un ļoti līdzīgi izskatās arī FPGA programmēšanas grafiskās vidas. Realitātē FPGA programmēšanu var veikt, liekot dažādus elementiņus bildītēs, bet profesionāli FPGA programmētāji par to ņirgājās, jo FPGA īstenībā būtu jāraksta tajā BHDL vai HDL programmēšanas valodā. Bet, nu, teiksim, es zinu, ka Alterai, kad tur kaut kādus tos Cyclone procesorus, viņus var arī grafiskajā vidē tur kombinēt un taisīt. Bet, nu labi, tātad mūsu darbarīks, piemēram, viens no darbarīkiem ir NOT elements. Es ceru, ka te var redzēt. Tā kāds viņš ir, gate size wide. Mums ir NOT elements, NOR elements, ar, teiksim, 2 ieejām, un NAND elements. Tagad ir tā, jautājums būtu,
Īstenībā varbūt no tiem pašiem tranzistoriem, ja mēs gribētu uztaisīt no tranzistoriem tos elementus, kuri cilvēkam ir drusciņi saprotamāki, teiksim, and elementu, lai uztaisītu. Nu, rakstīšu tā. Varbūt labāk es rakstīšu un elements, lai man nepiešujās valodas tur dienas kaut kāds, un iekavās angļu valodā and. Tātad, kā mēs varam uztaisīt and, jeb un elementu no tranzistoriem? Īstenībā nekāds cits veids, nu, īsti nesanāks, kā vien ņemt and elementu, pareizāk sakot, NAND elementu, un galā pielikt not elementu. Un tad jūs dabūsiet A, B, un šajā situācijā jūs dabūsiet Q vienāds A and B. Šeit ir A and B ar inversiju caur to un ne elementu, un tad pieliekam vēl vienu inversiju beigās, un mēs dabūsim A un B. Nu, īsti citu variantu nav. Un es nezinu, tur visādi matemātiķi ir meklējuši, un, protams, ka nekas tur nesanāk. Tātad jautājumi ir sekojošie. Lai uztaisītu and elementu, mums ir jāņem NAND elements un galā jāpieliek not elements. Un ļoti vienkārši jautājums, cik ir tranzistoru skaits, lai uztaisītu and elementu. Čatiņā lūdzu ierakstiet. Un cik būs tās signāla izskatīšanās laiks vai signāla aizturi. Nu, tā. Lauktranzistoru skaits ir 6, tāpēc, ka NAND elementā ir 4 lauktranzistori, un šī ir 2. Tātad tranzistoru skaits pilnīgi pareizi 6. Nu, es ierakstīšu kļūdu 6. Kaut kāda konsistencija. Un signāla aizturi ir 2 tau. Tieši tā. Tieši tā, pilnīgi pareizi, jo īsti citu variantu nav. Un tas ir tas iemesls, kāpēc iepriekšējā semestrī vai iepriekšējā gadā, vai kad jums tas priekšmets bija, jūs visas tās loģiskās izteiksmes jums bija jāreducē uz NAND vai NOR loģikām, vai ne? Jūs nevarējāt īsti rakstīt tur A, N, B, bla, 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 bet jums tur visticamāk bija tie treniņi, kur izmantojot De Morgana vai De Morgana likumus, kā kurš pasniedzējs viņu uzvārdu tur sauca, De Morgana likumus izmantojot, varēja pārkonvertēt uz NAND vai NOR, un īstenībā tas iemesls, kāpēc tā matemātika tika attīstīta tajā NAND un NOR virzienā, ir tas, ka NAND un NOR elementus un NOT elementu var uztaisīt ar mazu tranzistoriem un ļoti ātru, ar izpildes laiku vienstāvu. Savukārt cilvēkam saprotamākie AND un OR elementi īstenībā prasa drusciņi vairāk tranzistorus un 2 reiz vairāk laika. Tātad, nu, principā, vai elements OR būs tieši tas pats. Tad mums ir ieejas A, B. Īstenībā tiek izmantots NOR elements un izlaists caur NOT elementu. Tur īsti citu variantu nav, izmanto parasto CMOS tehnoloģiju. Q vienāds A, OR, B. Īstenībā izrēģina NOR un pēc tam pārvērš uz OR. Un šeit īstenībā ir viss tas pats, baigi nemocīšu jūs. Tranzistoru skaits 6, signāla aiztur 2 tau. Jā, līdz ar to, nu, tā tas ir. Toties, šīs lietas jūs īsti nebiedē, jo jūs zinat, ka tur iekšā vienkārši tranzistori, tas AND vai OR elements. Es jums esmu izņēmis visu maģiju no viņiem ārā,
Tur ir vienkārši tranzistora slēgumiņš bez nekā cita. Nu, lūk, tas būtu izrunāts. Un, ja mēs apskatīsimies Ortusu, studijas Ortus LV, tad iegūto sistēmu arhitektūrā vajadzētu būt tā, ka jūs varat izpildīt jau pirmo mājas darbu un pirmo testu. Nu, un es reiķinos, ka jūs to izdarīsiet, teiksim, šodien vai pa brīvdienām, diezgan ātri izdarīsiet, lai mēs varam virzīties tālāk uz priekšu. Tranzistora loģisko schēmu mājas darbā, manuprāt, jums ir pašiem jāizgudro, jāmēģina uzdizainēt XOR un XNOR. Varat internetā iegooglēt, kas tādi ir, tie ir exclusive OR un exclusive NOR. Jūs varat mēģināt viņus no kaut kādiem tranzistoriem taisīt, jūs varat viņus uztaisīt no NAND vai NOR un NOT, un tā tālāk, bet viņi jātaisa ir no tranzistoriem, tranzistoru līmenī, tā ka bildīt ar daudz tranzistoriem, un kā viņi ir savienoti, lai dabūtu XOR un XNOR schēmas. Uzdevums izveidot no P un N kanāla tranzistoriem loģiskās schēmas, kas izpilda operācijas XOR un XNOR. Un otrs ir tests. Testā ir jautājumi par MOSFET uzbūvi, par slēgumiem, signāla izplatīšanās ātrumu un aizturi. Nu, visu, ko mēs izrunājam šodien. Jo ātrāk izpildīsiet to testu, jo jums būs vieglāk viņu pildīt, jo svaigā atmiņā būs visas lietiņas. Apskatīsimies studiju kursā. Nu, īstenībā mēs tās pirmās divas tēmiņas tad esam izskatījuši vairāk mazāk loģiskā darbība, realizācija MOSFET slēgumiem. Tas mums ir. Jā, tātad mēs mākam, es jums priekšā esmu no tranzistoriem uztaisījis NOT, NAND un NOR elementus, un jums mājās ir jāuztaisa XOR un XNOR. Un AND un OR mēs mākam uztaisīt. Jā. Nu labi, tad šodien visu mēs tēm esam izņēmuši, strādājām bez starpbrīža, tāpēc mēs varam arī drusciņā ātrāk beigt. Ja jums ir kaut kādi jautājumi, tad ierakstiet čatiņā. Nu, izskatās, ka jautājumu vairāk nav. Tad droši vien varam nodarbību beigt un novēlu jums veiksmi, nekavējoties maksimāli ātri izpildīt mājas darbus. Re, kur jautājums? Aha, jums ir klātienē pat kaut kādā priekšmetā lekcijas interesanti.